Jāsaka visiem laba diena. Mēs esam ļoti bagāta tauta. Visbagātākā tauta visā pasaulē. Mums ir iedotas tādas bagātības. Un šodien, mācoties sabatskolu, arī runājot sabatskolā, mēs varam atrast ļoti, ļoti brīnišķīgas lietas. Un lasot sabatskolu, es sapratu vienu lietu. Dievs gatavo mūs pēdējiem laikam. Cik tieši uzrunā cilvēkus par viņa sirdstāvokli. Ļoti uzrunā, vismaz mani uzrunā. Un es domāju, ka katru no mums. Un šorīt, domājot par to, ko šodien jārunā, man atmiņā atnāca kāds citāts no sentēviem un praviešiem. No šīs grāmatas, no sentēviem un praviešiem. Tas ir 140. oriģināla lapusē. Ir tādi vārdi. Mums visapkārt vēseles iet pretī iznīcībai, tikpat bezcerīgai un drausmīgai, kā tā, kas skāra Sodomu. Katru dienu vienam vai otram zemes iedzīvotājam izbeidzas pārbaudas laiks. Katru stundu daži pārkāpj žēlastības sniedzamības robežu, bet vai ir dzirdamas brīdinošas un lūdzošas balsis, kas tiem liktu bēgt no briesmīgā soda, kur ir rokas, kas tos tiecas izraut no nāves, kur ir tie, kas pazemīgi un tomēr neatlaidīgi par viņiem lūdz Dievu. Un tāpēc man arī iznāca tādas lietas, ko gribējās šodien parunāt. Sērs Izaks Ņūtons 1643. gadā piedzima, 1727. gadā viņš ir miris. Izcils zinātnieks, mehāniks, pamatlicējs. Un pēc nāves 1733. gadā Anglijā kāda zinātnes biedrība, kurā viņš arī strādājas, nosaukumu es piemiris esmu, izdeva grāmatu, kura saucās Novērojumi par pravietojumiem Daniela un atklāsmes grāmatā, ko uzrakstīja Jānis. Lielākā daļa Ņūtona darbs bija Bībeles pētīšanā. Viņš ir uzrakstījis apmēram 4500 lapuses, pētot Bībeles pravietojumus, sevišķi atklāsmes un Daniela grāmatu. Par Kristus drīzo atnākšanu. Un tad pāris citāti no šīs grāmatas. Es viņu neesmu lasījis, es dabūju tikai dažus izvilkumus. Īstā Kristus draudze ir sagrozīta, tulkojumā varētu teikt, ir izvirtusi, un nākotnē būs 3 svarīgi notikumi. Ņūtons tos aprakstīja tādā veidā. Evaņģēliju atjaunos eņģeļi. Šie 3 svarīgie notikumi ir 3 eņģeļi, kas atjaunos evaņģēliju draudzē. Īstenās draudzes atjaunošana pamatojas idejā, ka draudze ir apgānīta ar pagāniskām mācībām. Paaugstināt jaunu valstību pasaulē zem paša glābēja vadības, kurš iznīcinās šīs zemes valstību,
kā tas parādīts akmenī, kurš sagrauj cara Nebukadnēcara statuju. Tā ir viszinošā Dieva liecība, kurš redz to visu, pirms vēl tas notiek. Daniela grāmata ir visu atklāsmju pamats. Mēs viņu lasām, ko rakstīja Ņūtons. Cik gadus atpakaļ? Mira 1727. gadā. Praktiski pirms 300 gadiem. Cik aktuāli tas skan šodien. Savos pētījumos Ņūtons izmantoja tā laika senās grāmatas, un viena no tām bija Josifa Flāvija, tas ir 1. gadsimts, grāmatā, kura saucās Jūdu senatnē. Un tajā pēc Josifa Flāvija vārdiem ir rakstīti kādi vārdi. Aleksandrs, par Aleksandru Lielo ir runa, atzina, ka Grieķis, kurš iznīcinās Persijas impēriju, norāda uz viņu. Atzina šos pravietojumus, kurus Daniels uzrakstīja 2 gadsimtus pirms viņa dzimšanas. Viņš saprata šo pravietojumu grāmatu, ieskaitot arī to lielo nikno zvēru, kurš nāks pēc viņa valstības sagrūšanas. Mēs visi zinām, kad Kumrānas alās, tas ir pēc lielā Tēvijas kara, sākot jau ar 1949. gadu, atklāja saucamos Kumrānas vīstokļus, kur bija uzrakstīta praktiski visa vecā derība. Un šajās salās arī atrada eseju, es saprotu, ka tie ir tie paši esēņi. Tas bija jūdu ticības grupējums, kurš izgāja no pilsētām tūkstnesī, lai sagatavotos Kristus otrajai atnākšanai. Un tur bija raksti, kas liecināja, ka esēņi aprēķināja Daniela 9. nodaļas 490 gadu pravietojumus, atklāja par Mesijas nākšanu, un šie aprēķini precīzi saskanēja ar Kristus atnākšanas reālo laiku. Unikāla vēsture. Mums tas viss ir iedots pilnīgi tīrā un skaidrā veidā, kur mēs nevaram apmaldīties. Bija tāds rabīns, dzīvoja jau labu laiku pirms mums, Šmueļ ben Nahmani, nolādēja rabīna Jonatana vārdā, sakot, lai izžūst to kauli, kas izskaitļos Mesijas atnākšanu. Jo pēc viņu uzskatiem noteiktais laiks atnāca, bet Mesija neatnāca. Un tādēļ viņu secinājums, viņš nekad neatnāks. Šodien lielākā daļa kristietība arī saprot, ka Jesē atnāks savādāk nekā tas ir rakstīts Bībelē. Tas ir, Mesija atnāks savādāk. Kā to saprast? Viņš nodibinās savu valstību uz šīs zemes, un mēs turpināsim dzīvot tāpat kā līdz šim. Ļoti tuvu saskan ar šiem vārdiem, ka Mesija vairs neatnāks. Mūsu draudze bez Minneapolisas konferences vēsts nevar pastāvēt. Mums šī vēsts ir iedot par taisnošām ticībām, un tajā laikā, un arī šodien, Velns darīja visu, lai mūsu draudz to nepieņemtu pilnībā. Tāpat kā jūdu tauta nepieņēma Kristu. Tad bija vadītāji, kas tad būtībā tika vēlmi piekrāpti un arī bīdīti, un arī sacēlās pret taisnošanu.
ticībā Kristus taisnībā. Kāda bija šo cilvēku, to skaitā bija arī Butlers un arī Advents. Tātad vēsts šis viena no sludinātājiem. Un ko viņi pamatoja? Viņi pamatoja to, ja mēs pieņemam šo vēstu taisnošanu ticībā, tad tiks nonicināts sabats, tiks nonicināta bauslība, kas mūsu draudzi atšķir no citām konfesijām. Un ka mums ir risks tām kļūt līdzīgām un zaudēt savu izredzētību un sūtību Dievu plānā. Pēc Minneapolis konferences apmēram 10 gadu laikā līdz 1890. Pat līdz 1900. gadam daudzi mūsu celmlauži atgriezās, pieņēma šo vēsti, un to pieņēma ļoti daudzi draudžu locekļi. Un Āns atkal sataisīja kādu lielu uzbrukumu. Mēs zinām, tā bija Keloga darbība. Nāca liela vētra, un šī vētra no mūsu draudzes aizslaucīja visus vilgprātīgos, šaubīgos, masticīgos un tie, kas nāca uz draudzi, arī materiālu interešu dēļ. Mūsu draudze izšķīrās, pazaudēja lielo Betelkrīgas sanatoriju, nodega viena no labākajām un lielākajām izdevniecībām Amerikā. Visi tie cilvēki tika aizslaucīti, kas cēla draudzē lepnību, mantas kāri, kas vēlējās salīdzināties ar pasauli un nesvētām cilvēka dabas tieksmēm. Un mūsu draudze atkal sāka savu darbu no sākuma. Tajā laikā Kristus varēja atnākt, par to raksta praviešu Gars. Un viņš brīdināja, kad pirms paša Kristus otrās atnākšanas līdzīgas problēmas būs mūsu draudzē. Jo vēlns, viņš ir 6000 gadus gatavojies, lai mūs atšķirtu no svētuma, kas vienīgais mūs ievedīs debesīs. Par to varbūt arī šodien parunāsim. Jebkas man jādara, lai es taptu glābts. Mēs lasām par Ābrahāma ticību, mēs lasām par Ādama ticību, mēs lasām par Dāvidu, par Danielu, mēs lasām par miljoniem, kas savu ticību neaizliedz viduslaikos un arī šodien. Pēc lielā tēvijas kara, kas notika Eiropā, tautas sadziedēja brūces, un tai pašā laikā mazais raksts, jeb Vatikāns, kala plānus protestantisma iznīcināšanai. Šie plāni tika apstiprināti Vatikāna 2. sinodē, kas praktiski ilga no 1959. gada līdz pat 1965. gadam. Un kādi ir šie plāni? Nedaudz izlasīsim no lielās cīņas. Galvenais uzsvars. Tātad spiritisma galvenais uzsvars. Oriģināla lapuse 558. Mājās izlasiet visu šo nodaļu. Šeit ir runāts par to, ar ko mums ir jāsastopās un kādos apstākļos mēs dzīvojam.
Ir patiesība, ka spiritisms tagad maina savu formu un apslēp dažas visnepatīkamākās iezīmes, pieņem kristīgu masku, bet tā izteicieni no kanceles un preses izdevumos jau kopš daudziem gadiem ļaudīm ir pazīstami, jo tajos atklāts to īstais raksturs. Šīs mācības nevar ne noliegt, ne apslēpt. Bet savā pašreizējā formā, kas nepavisam nav iecietības cienīgāk kā iepriekšējā, tas patiesībā ir vēl bīstamāks, jo kļuvis daudz viltīgāks. Agrāk tas Kristu un Bībeli atmeta, tagad spiritisms paziņo, ka tos pieņem, bet Bībele tiek izskaidrota miesīgai sirdī patīkamā veidā, atņemot spēku tās svinīgajām un vitālajām patiesībām. Kā Dieva galvenā īpašība tiek uzsvērta mīlestība, bet to pazemo līdz neko nenodošam sentimentālismam, kas daudz nešķiros starp labo un ļauno. Dieva taisnība, grēkam izteikto nosodījumu un viņa svēto likumu prasības tas patur ārpus redzesloka. Uz 10 baušļiem māca skatīties kā uz nedzīvu burtu. Spiritisms liek kavēties pie patīkamām valdzinošām pasakām, ierosinot cilvēkus atmest Bībeli kā savas ticības pamatu. Un tālāk tiek rakstīts, ka Kristus tiek atmests tāpat kā agrāk, un kā cilvēku acis tiek aizplīvotas, aizsektas, lai mēs neredzētu, ko nozīmē Dieva patiesā mīlestība, Dieva patiesā taisnība, žēlastība un brīnišķīgie apsolījumi, kas mums nāk no praviešu gara un nāk no Bībeles. Mēs saprotam, ka mīlestībā ir 2 daļas, un šodien tiek pacelta neiedomājamākā veidā šī būtībā viena no mīlestības daļām, kas ir žēlastība. Tā jau ir taisnība, ka Dievs ir žēlojošs. Tā jau ir taisnība arī to, kas ir noticis Golgātā. Un šodien visa kristietība runā, tici Dieva žēlastībai un upurim, un tu tiksi glābts. Tā ir taisnība. Tiešām tā ir taisnība. Un tā arī ir. Bet Dieva mīlestības otra daļa ir taisnīgums, kas bieži tiek noklusēts un pazūd. Pazūd šajos būtībā žēlastības un arī mīlestības slavinājumos, kas ir pareizi. Un tas notiek visā kristietībā un atstāja arī zinām ēnu uz mūsu draudzi. Izaks Ņūtons ļoti skaidri pateica, saprata, gan Dieva žēlastību, gan Dieva taisnību. Būtībā viņš arī saprata, ka šiem 3 eņģeļiem ir jāizdara kāds darbs pie cilvēkiem pasaulē un visā kristietībā. Tas ir pēdējais šķīstīšanas darbs, kurš vēl ir jāīsteno un pirmām kārtām draudzē un arī pasaulē. Kādēļ starp mums, arī manā sirdī tas jādara vispirms? Mēs ļoti skaidri zinām, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir iedot rokās visspožākā, skaidrākā vēsts no debesīm, tiem arī pirmajiem beigsies žēlastības laiks. Lai pasludinātu šo 3 eņģeļu vēsti pasaulē, mums tajā ir jādzīvo un arī viņa ir jāizdzīvo. Ir jāizdzīvo, lai pasaules cilvēki to redzētu. Mēs zinām šo 1. Pētera vēstuli, šo pravietojumu, ka tiesa sāksies vispirms pie Dieva nama. Tas ir brīdinājums.
Mēs zinām, ka tiesas process ir iesācies jau 1844. gadā. Cik uzmanīgiem un cik uzmanīgam arī man ir jābūt, lai es savā dzīvē saprastu, kādas ir man vajadzīgas izmaiņas. Bez svētā gara kristības un vadības mēs esam tukši. Ir jāsaņem Kristus svētums, lai to atklātu pasaulē. Ir jāpiedzīvo Kristu, ir jādzīvo mums šajā Kristus svētumā, lai to redzētu citi un lai to arī mēs varētu apliecināt citiem. Visu laikmetu vēlna karstākā vēlēšanās un visa viņa būtība ir sasiet cilvēku ar grēku. 6000 gadus viņš ir trenējies priekš šodienas. Priekš šodienas. Jūs saprotat? Vislielākā gaisma, vislielākie apsolījumi, visskaidrākā patiesība ir iedot pēdējā laikā, lai mēs varētu pastāvēt pretī vislielākajiem maldiem, vislielākajai viltībai, vislielākajam vēlnišķīgajam spēkam, kas šodien iet pa pasauli. Atklāsmes grāmatas 16. nodaļā. Tur ir rakstīti 13. 14. pāns. Un es redzēju no pūķa mutes, un no zvēra mutes, un no viltus pravieša mutes iznākam 3 nešķīstus garus kā varnis. Mēs zinām no pūķa mutes, mēs zinām, kas tas ir. Mēs zinām, kas ir zvērs. Tas ir tas pats, kas ir Atklāsmes 13. nodaļas sākumā. Tas ir mazais raksts, jeb pāvestība, kuras pamats tika likts Trentas koncilā 1545. 1563. gads. Viltus pravieša mutes. Un tad parādās jautājums, kad pravietis aizgāja atpakaļ pie zvēra. Mēs zinām, ka reformācija, protestantisms sākās jau būtībā ar Husu, Hieronīmu, Viklifu. Uzplauka pateicoties Luteram un uzplauka pateicoties tāpēc, ka cilvēks savās rokās ieguva Bībeli. Un kad šis pravietis, kurš nes patiesību Eiropā, kad viņš aizgāja atpakaļ pie zvēra, kuros gados? Tas ir apmēram Viljama Millera sludināšanas gados. Tas ir 1833, 32, ieskaitot arī 1844. gadu, kad visā pasaulē notika atgriešanās pie Bībeles, kad tika atšifrēti pravietojumi, kad visai pasaulē tika piedāvāta atgriešanās, ne jau tikai pie patiesās bauslības, bet atgriešanās pie atturības, atgriešanās pie miera, pie žēlastības, kas ir jāparāda visiem cilvēkiem, atgriešanās no jebkuras netiklības, nešķīstības. Un šo vēsti protestantisms lielākā daļa nepieņēma. Un viņš arvien vairāk un vairāk aizgāja atpakaļ pie romānisma, un viņš kļuva par viltus pravību. Un tāpēc te arī Bībelē ir teikts, kad šie nešķīstie gari nāk arī no viltus pravieša mutes. Visas draudzes, kuras atmeta Daniela grāmatas pravietojums, morāli, kas ir rakstīta Bībelē,
kļūt par viltus praviešiem. Tātad gari kā vardes. Mēs zinām, ka pirmās vardes, kuras nomira, bija Ēģiptē. Tas ir ainojums uz Ēģipti. Tās ir vardes bija auglības simbols. Un auglības dievietes tā ir Ištar, tā ir arī debesu ķēniņiene. Un mēs zinām, kurai baznīcai šodien ir šī ķēniņiene. Tātad iznāk tas, ka šīs vārdas aino Ēģiptes ateismu, neticību Dievam. Ir tālāk teikts šajā 14. pantā, kad iznāk ļaunie gari, kas dara brīnumu zīmes, tie aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai tos pulcinātu cīņai Dievu visvaldītāju lielajā dienā. Ir jautājums, kad sākās šī kunga visu valdītāju lielā diena? Tā ir tiesas diena. Tā ir diena, tas ir laiks, kad tiek pasludināta tiesa ticīgajiem cilvēkiem uz šīs zemes. Cilvēki to saprot par, ka tā ir Kristus otrā atnākšana. Tā ir ļoti svarīga diena, bet vissvarīgākā diena pie Kristus otrās atnākšanas mēs ieraudzīsim, kurā pusē mēs esam, vai pazudināti, vai izglābti. Bet vissvarīgākā diena ir šodien, kad es izvēlos nostāties Kristus pusē. Kad es pieņemu to, ka man ir jāiegūst Kristus raksturs, jeb Kristus svētums, kas mani pasargās tajā dienā, kad izskanēs spriedums. Tajā dienā es varēšu palikt atpestīto pusē. Un svarīgāka ir sprieduma pasludināšanas laiks nekā izpildes laiks. Vai Dievs šodien par mani pasaka, tu esi mans bērns? Mēs zinām šo atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļas, 22. nodaļas, 10. un 11. pantu. Palasīsim, varbūt kādā citā rakursā ieraudzīsim. 10. pantā ir teikts, tad viņš man saka, neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojumu vārdus, jo noliktais laiks ir tuvu. Tātad neaizzīmogo. Un tālāk 11. pantā ir rakstīts, netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Tātad, kas šeit ir? Šeit tiek pasludināts spriedums. Bet te ir rakstīts, lai neaizzīmogo. Tad ar spriedums tiek pasludināts tiem, kuriem ir dota visskaidrākā gaisma, visa patiesība. Tie esam mēs. Jo neparvelti 1. Pētera grāmatā rakstīts, tiesa sāksies vispirms pie Dieva nama. Lūk, mēs šeit ir rakstīts, ka grāmata vēl nav aizzīmogot. Tas nozīmē, ka vienai daļai cilvēku vēl ir žēlastības laiks, viņi var atgriezties, bet mums jau ir pasludināts spriedums. Padomāsim par to. Taisnais, tur taisnība, šķīstais paliek svētumā. Bet tas, kas draudzē,
kura vārdu, kurš ir draudzes sarakstā, bet kura vārds nav dzīvības grāmatā, tas cilvēks turpinās grimt savās tieksmēs, kuras nav uzvarētas savos grēkos. Grāmatu vēl nedrīkst aizzīmogot. Jo tiem cilvēkiem, kas turpina dzīvot taisnībā un svētumā, viņiem šai pasaulē ir jāpaziņo vēl pēdējais saucamais pusnakts sauciens. Ko mēs vēl tālāk lasām šajos 2 pantos, kas ir rakstīts Atklāsmes 16. nodaļā un 14. pantā. Tātad šie gari aiziet, viņi dara brīnums, un aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai tos pulcinātu cīņai Dievu visvaldītāju lielajā dienā. Tā ir cīņa šodien. Tā ir cīņa, lai karotu. Tā ir cīņa žēlastības laika noslēgumā. Tiek organizēts karagājiens no baznīcu un valstu puses. Pret ko? Pret to, kas vēlnam ir vislielākais. Pret ko ir vislielākais naids? Tā ir patiesa taisnošana ticībā. Tā ir cīņa par cilvēka sasiešanu ar viņa grēku. Un tāpēc arī šodien pasaulē ļoti skan šīs balss. Tev tikai jāpieņem Kristu kā personīgo glābēju un viņa žēlastību. Un tu esi glābts. Tā ir taisnība, bet tā nav visa taisnība. Mums nav jādzied šajā ekumeniskajā korī šī dziesma. Vienalga, tie meldiņi var būt dažādi, tonalitātes var būt dažādas, ritmi var būt dažādi, bet mums ir jāpaceļ tas, ko ekumēnisms nedod. Mums ir jāpaceļ Kristus taisnības ierakstīšana manā sirdī jeb raksturā. Tas ir jautājums par Kristus dzīvošanu manī, par bauslības un liecības apzīmogošanu arī manā sirdī. Tas ir jautājums par derību ar Dievu, lai viņi saglabātos. Vienīgais, kas to var nodrošināt, tā ir Kristus žēlastība un viņa apsolījumi. Kristus žēlastība un šī bezgalīgā mīlestība. Un tas ir saskaņā ar, mēs zinām šo 1. Jāņa vēstuli, un tur 1. nodaļā izlasīsim no 7. līdz 9. pantam. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 7 līdz 9. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzības savā starpā un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Sadraudzība ar Dievu, lai būtu sadraudzība savā starpā. Ja sakām, ka mums nav grēku, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un te bez Kristus ieaicināšanas sirdī, bez atsaukšanās visiem svētā gara mudinājumiem, kas ir absolūtā patiesībā, kas saskan ar Bībeli un praviešu garu, bez tās mēs to nesasniegsim. Šķīstīšana. Bez Kristus taisnības un Kristus iemājošanas šķīstīšana nenotiek. Izlasīsim. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa.
Mēs viņu skatījāmies arī apcerējumos iepriekšējā reizē. Un tur 14. nodaļa, un tur ir 16. pants. Un es lūgšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat. Dieva garā balss, kas mani norāja un arī kas mani žēlo, kas mani uzmundrina un kas ir vienmēr nomodā. Jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Ir jāiepazīst Kristus caur šo svētā gara kalpošanu. Mums nav citas izējas, kā saņemt Kristus taisnību. Un tālāk šeit 21. pantā. Kam ir mani pauši un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans Tēvs mīlēs un es to mīlēšu un tam parādīšos. Tātad pats Kristus parādīsies. Te ir jautājums par bauslību, te ir jautājums par likumu, te ir jautājums arī par Kristus taisnību. Bez svētā gara darba mūsu sirdīs, bez Kristus apsolījumu piepildīšanas, ka viņš mūs šķīstīs, ka viņš mūs pārveidos, ka viņš mums dos savu sirdi, jeb citu sirdi, kur taisnība mājos, bez ticības tam, bez cīņas, kā Kristus cīnījās, lai viņš varētu pastāvēt svētumā. Viņš uz šīs zemes pastāvēja svētumā. Un arī mums ir jāpastāv. Cik mēs saprotam? Ir rakstīts, viņš katru rītu gāja lūgšanās. Viņš nekad neaizliedza savu Tēvu un vienmēr kalpoja un vienmēr darīja to uzdevumu, kādēļ viņš šeit uz šīs zemes bija atnācis brīvprātīgi. Arī mums tas brīvprātīgi jādara, lai mēs saņemtu apsolījumu par šķīstīšanu. Brīvprātīgi pēc tā jālūdz. Brīvprātīgi tas ir jāpieņem. Neskatoties uz savām sirds vēlmēm, uz samaitātās sirds vēlmes. Tālāk, 23. pantā. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Vārda ņemsim vietā, izlabojiet. Mēs sataisīsim pie viņa mājas vietu. Dievs sataisīs. Mūsu sirdī nav vieta. Miesīgajā sirdī nevienam cilvēkam nav vieta, kur mājot Kristus. Viņš nāks un sataisīs. Tas ir apsolīts. 14. pantā, šajā pašā nodaļā. Ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Šķīstīs, norās, uzmundrinās, apliecinās un sagatavos sev mājas vietu. Lai mēs varētu turpināt dzīvot mūžībā. Doktors Vagoners, viņam doktora grāds ir vēsturē. Viņš bija ļoti spēcīgs vēsturnieks. Un tad, kad 1888. gadā Amerikā parādījās saucamā 88. gada kustība, kad dažos lielākā daļā Amerikas štatu tika pieņemts svētdienas likums, tad viņš aizgāja un uzstājās Amerikas senātā par ticības brīvību. Šodien arī man viena māsa piedzīvoja uzbrukums.
pēc reliģiskā likuma Latvijā draudzes loceklis var brīvi paust savu ticību, patiesību. Sākās ierobežojumi. Un Vagoners atklāja, ka likums mūs neizglābs. Taisnošana ir dāvana, mums jābūt ietērtiem Kristus taisnībā, kura nav apsegs grēkam, bet kas tiešām atņem grēku. Ja sirdī ir Kristus taisnība, tad tur nav vieta grēkam. Cilvēks sirdī ir tikai vieta vienam kungam, grēkam vai Kristus taisnībai, kas ir arī svētums. Evaņģēlija kalpi es gribētu izlasīt no 160. lapas puses. Tepat jau ir. Oriģināls 160, šajā grāmatā 145. Pagodiniet Jēzu, jūs, kas mācāt ļaudis, pagodiniet viņu svētrunā, dziesmā un lūkšanā. Veltiet visas savas pūles, lai apmulsušās, maldos nonākušās, pazudušās dvēseles tiktu iepazīstinātas ar Dieva jēru. Paaugstiniet viņu augšām celšos pestītāju un aiciniet visus, kas vēlas klausīties, nākt pie viņa, kurš mūs ir mīlējis, mūsu labā sevi atdevis. Lai pestīšanas zinātne ir galvenais saturs ikvienā uzrunā, ikvienas dziesmas tēmā, lai tā izpaužas katrā lūkšanā. Nelietojiet savās svētrunās neko, lai papildinātu Kristu, Dieva gudrību un spēku. Izceliet dzīvības vārdu, atklājiet Jēzu kā grēku nožēlojoša grēcinieka cerību un katra ticīgā cietoksni. Dariet zināmu miera ceļu, bēdu nomāktajiem un nospiestajiem. Norādiet tiem uz pestītāju žēlastību un pilnību. Ir tikai viens ceļš, kas no tumsības ved augšu pie gaismas, līdz tas aizsniedz Dieva troni. Tas ir ticības ceļš. Šis ceļš nav tumšs un nedrošs. Tas nav mirstīgu cilvēku izdomāts un nav cilvēku roku veidots ceļš, pa kuru ejot no katra ceļotāja tiktu prasīta nodeva. Uz tā nevar uzkāpt ar grēku izpirkšanas darbiem. Dieva sagatavotais ceļš ir tik pilnīgs, tik pareizs, ka cilvēks ne ar kādiem saviem darbiem to nevar uzlabot. Tas ir pietiekami plats, lai tur būtu vieta visnocietinātākajam grēciniekam, kas patiesi atgriež, un tomēr tik šaurs, ka nav vietas nevienam grēkam. Tas ir kunga atpirktajiem sagatavotais ceļš, lai tie pa to ietu. Speciālās liecības sludinātājiem un evaņģēlija kalpiem. Es atradu tādu citātu, bet man tādas grāmatas nav, pameklējiet. Numur 962. lapas puse. Kas ir taisnošana ticībā? Tas ir Dieva darbs, satriekt cilvēka lepnību, pīšļos un pēc tam darīt cilvēka vietā to, ko viņš pats savā spēkā nespēja izdarīt. Kad cilvēks redz savu niecību, viņi ir sagatavoti ietērties Kristus taisnībā. Romiešu vēstulē 7. nodaļā Pāvils raksta kādus vārdus. 7. nodaļa, 24. pants. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Pāvils zināja, kas ir miesas kārības. Kristus zināja,
vai nezināja? Vai viņš bija atbrīvots no tā? Zināja. Daudz pārākā, absolūtā veidā viņš zināja, kas ir miesas skārības. Šis viņa izmisuma pilnais sauciens mums parāda viņa ilgas pēc Kristus taisnības, pēc viņa svētuma, pēc piedošanas. Un uz kā balstījās? Pāvela ticība. Uz savas bezspēcības uzvarēt grēku, uz savu grēka mīlestību. Mēs visi mīlam grēku. Mēs esam bezspēcīgi viņa priekšā. Un viņš ticēja tai brīvībai, ko dāvāt var tikai mūsu upurjērs. Ja mēs runājam par šīm lietām, tad taisnošana ticībā ir domāta izdzīvošanai. Saprotiet šo vārdu izdzīvošanai. Tā ir jābūt mūsu dzīvē, kamēr šo taisnošanu ticībā cilvēks neizdzīvo, tad netiek izmainīts viņa raksturs. Vēl jo mazāk pabeigts evaņģēlija darbs, kas mums ir jāpadara uz šīs zemes. Tā ir domāta ienaidnieka varas sagraušanai. Laika zīmes 29. oktobris 1894. gads. Kristus cilvēciskā dabā viņu nevestu tūkstnesī, lai gavētu un tiktu vēlna kārdināts. Šī daba nevestu viņu ciest aizvainojumus, nicināšanu, ciešanas un nāvi. Viņa cilvēciskā daba vēlējās izbeigt visas šīs lietas, tikpat noteikti, kā mūsu daba. Ikdienas aizliegt savu gribu, dabu, ko mantoja no mātes, lai sekotu Dieva gribai, šī Kristus pieredze cīņā ar savu mantoto gribu un dabu arī ir taisnošana ticībā. Arī mums ir jābūt šādai pieredzei. Ļoti dzīves lietas. Un Kristus ir apsolījis mūs izraut no šīs nāvei nolemtās miesas. Cilvēkam dzīvē ir jāsaprot, viņam ir jāzina, kas ir patiesība, taisnība, svētums, Kristus raksturs. Un ja cilvēks to zina, tad viņš saprot, ka no tā Kristus tev var izraut ārā. Viņš to izdarīs pie otrās atnākšanas, kā tas ir rakstīts 1. Korintiešu 15. nodaļā. Tas, kas šeit ir iznīcīgs, tam jāterpjās neiznīcībā. Mūsu vecā miesa ar visām tieksmēm tiks iznīcināta. Un mēs tiksim ietērti miesā, kurā nebūs ļaunuma. Un šodien es to izvēlos. Minneapolisas vēsts aicina mūs katru atgriezties pie pirmās mīlestības. Kas ir pirmā mīlestība? Es atceros to, kad es pirmo reizi sapratu, kas ir Dievs, ko viņš ir vēlas dot saviem cilvēkiem, saviem bērniem, visiem bērniem uz šīs pasaules. Un lai viņš to iedotu, ko viņš ir samaksājis, lai iegūtu šīs tiesības. Tā ir atgriešanās katru dienu pie apsolījuma. Es tevi nepametīšu. Tad, kad Izraēla tauta gāja pāri Jordānai, kad Mūzus nomira, tad Dievs Jozuām 1. nodaļā teica kādus vārdus. Izlasīsim. Jozuā 1. nodaļa un 5. pants.
Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tas pats ir atkārtots arī Ebreju vēstulē 13. nodaļas 5. pantā. Izmeklētās vēstis 360. lapas pusē. Es gribētu pāris citātus palasīt. Jā, ar 360. lapusīti. Pāris citātus. Un tur ir runāts vēsts no Dieva. Vēsts par taisnošanu ticībā ir vēsts no Dieva, tā ir dievišķas pilnvaras, jo tā nes augļus svētumam. Ceļš, pa kuru mums jāiet, tik tiešām ir šaurs. Tur katrā solī jāsastopas ar krustu. Mums jāmācās dzīvot ticībā. Tad pat vistumšākās stundas apgaismos taisnības saules svētīgie stari. Un te tālāk 2. rindkopā beigās ir rakstīts: Dievu vārdu nedrīkst turēt saurup no dzīves. Tas jāuzņem prātā, jāapsveic sirdī, jāglabā, jāmīl un tam jāpaklausa. Mums nepieciešamas daudz bagātākas atziņas, mums nepieciešama gaisma par atpestīšanas plānu. Pat 1 no 100 neizprot Bībeles patiesību šajā jautājumā tā, kā tas būtu vajadzīgs mūsu pašreizējai un mūžīgai labklājībai. Doma, ka Kristus taisnība kā brīva Dieva dāvana ir pieskaitīta mums, bez jebkāda nopelna no mūsu puses, šķita ļoti dārga. Tad vēl kāds teikums šajā pašā lapusē. Ietērptiem Kristus taisnībā grēks mums vairs neliksies patīkams, jo mūsos darbosies Kristus. Mēs gan varam kļūdīties, bet mēs ienīdīsim grēku, kas izraisīja Dieva dēla ciešanas. – 362. Viņš ir mūsu paraugs, viņa raksturam jākļūst par mūsu raksturu. Viņā ir visa pilnība. Kad novēršoties no cilvēka un no jebkura cita parauga, mēs atsaktām sejām uzlūkojam Jēzu viņa godībā, prātu piepilda cēlas un visu uzvarošas domas par Kristus pārākumu. Viss cits kļūst bezvērtīgs, jo morālā audzināšana, kas nesekmē līdzību Jēzum raksturā, tiek atmesta. Es redzu augstumus un dziļumus, ko varam sasniegt, pieņemot katru gaismas staru un ejot pretī lielākai gaismai. Gals ir tuvu, un lai Dievs pasargā, ka mēs šajā laikā negulētu. – 363. Ir pienācis pārbaudas laiks, jo līdz ar vēstu par grēkus piedodošo glābēju un Kristus taisnību sācis skanēt 3. eņģeļa spēcīgais sauciens. Tas ir tā eņģeļa gaismas iesākums, kura godība piepildīs visu zemi. Ikvienam, kurš dzirdēs šo brīdinājuma vēsti, ir pienākums paaugstināt Jēzu, parādot viņu pasaulē. Kā tas bija atklāts ēnās un simbolos, apliecināts praviešu atklāsmēs,
atsaktā veidā skatāms viņa mācekļiem dotajās mācībās un cilvēku bērnu labā darītajos vērtīgajos brīnumdarbos. Pētiet raksts, jo tie liecina par viņu. Ja vēlaties pastāvēt bēdu laikā, jums jāpazīst Kristus un jāpieņem viņa taisnības dāvana, ko kungs piešķir katram savus pārkāpumus nožēlojošam grēciniekam. Mums ir ļoti daudz, kas iedots. Ļoti daudz. Kristus ir apsolījis mūs izraut no šīs nāvei nolemtās miesas. No šīm nāvei nolemtajām tieksmēm, kas ir cilvēks sirdī. Viņš ir apsolījis. Tam jānotiek ir šeit, uz šīs zemes, mūsu dzīves laikā. Ja tas šeit nenotiks, tad viņš nenotiks arī pie Kristus otrās atnākšanas. Tas nenotiks nekad. Mums ir laiks, kad ir jāšķirās. Mums nav jāiet Samsona ceļš, kad mūsu miesīgās tieksmes kā Dalila nogrieza Samsonam matus un viņš zaudēja spēku pretoties ļaunumam. Saprotiet? Samsona ceļš nav jāiet. Un tagad viņš zaudēja savu spēku pretoties ļaunumam. Tāpat kā tas jaunākais dēls šodienas sabats-skolā. Viņš nāca pie atziņas. Dievs atļāva, lai viņam izdur acis, lai par viņu ņirgājās, lai viņu ieved Sātana templī, kur viņš tiek pieķēdēts pie 2 kolonām. Līdz tam laikam viņš ienaidniekam malu graudus cirnās. Un tad, kad viņš nāca pie atziņas, un ko viņš pateica? Ļoti skaidri. Kungs, pieņem mani ar visiem šiem filistiešiem. Un tad Dievs piepildīja apsolījumu par spēku. Viņš aizgāja bojā. Viņš iznīcināja šos cilvēkus, kuriem nebija vairs žēlastības laiks. Viņš iznīcināja Bāla kalpošanu. Šodien vēlns strādā caur mūsu tieksmēm, caur mūsu vājībām, caur visu, kas nesaskan ar Dievu vārdu. Un tāpēc nevajag iet Samsona ceļu. Ne visiem šis Samsona ceļš nobeigsies ar uzvaru. Šodien mums ir jāiet Kristus taisnības ceļš. Un lai kungs mūs vada un parāda skaidri katram vienam šo ceļu, atklāja un dāvā savu klātbūtni un žēlastību. Amen. Amen. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par to, kas notika Ģetsemanē, par to, kas notika Golgātā. Debesis raudāja, bet mums tā bija priekvēsts. Mēs esam pateicīgi, kas notika arī šajos gadsimtos. Un esam pateicīgi par to, ka Kristus šodien kalpo augšā debesu svētnicā. Esam pateicīgi par tiesas laiku, kurš katram mums parāda, kā drīz būs uzvara.
Šī uzvara ir nolikt mūsu rokās. Vai mēs parādīsim ticību šai uzvarai, Kungs Jēzu? Tu šodien aizlūdz par mums. Tu šodien gaidi mūsu lūgšanas par sevi, par mīļajiem tuviniekiem, par ļaudīm pasaulē. Lai tu varētu darīt kādu dīvainu darbu. Lai tu varētu mūs atbrīvot. Pie savas atnākšanas atbrīvot no šīs grēkiem nolemtās miesas un dot kaut ko skaistu un brīnišķīgu. Māc arī mums šodien un dāvā arī šodien baudīt tavu svētumu, ko cilvēka acis nav redzējis un kas cilvēka sirdī nav nācis. Māci mūs tev iemīlēt, tev ticēt, Jēzu, lai to varētu ņemt mājas vietu, lai to varētu sataisīt mūsos svētu templi. Kas vienīgais varēs doties uz mājām, uz debesīm, uz mūžību. Tāpēc atlaid ar savu mieru un žēlastību, jo tev ir tiesības to dot. Tev ir tiesības to darīt, jo tu nedarīsi savus lūpas uz altāru. Un tu pienesi savu dzīvību, savu svētumu, lai mēs to varētu iegūt. Atlaid ar savu mieru savā svētajā sabata dienā un svētīdams mūs svētī no visa ļauna. Jēzus vārdā. Āmen.